Es noticēju, ka es beidzot to daru. Es ļoti gribēju šādu video uztaisīt. Mani mati, visi par un ap maniem matiem. Tev ir jāņem liela tējas krūze, daudzas iermaizītas un metīsimies iekšā mani matu stāstam. Ir noteikušas jaunas lielas izmaiņas, tie, kas sakot tiktakā. Instagramā tie jau redzēja, jā. YouTube vēl šo nav redzējis. Un man ir ļoti liels prieks padalīties. Video beigās būs, cik tad mani jaunie mati izmaksāja, jo citur es to nepateicu, lai es jūs dabūtu uz tejieni. Ko mēs lēnām pārvāksimies uz tejieni. Es arī tiktakā būšu, bet man tas YouTube gribās vairāk. Nu, šis būs gari, saturēties. Es esmu sataisījusi daudz bildītes, ko es jums likšu. Es zināju, ka man ir daudz matkrāsas bijuši un daudz visu kaut kas ir darīts. Es to jūtu, es zinu. Tā, kad ir bildītais, tas ir pavisam citādāk. Ar visiem pierādījumiem. Viss sākās jau ātrāk, kad mamma man iepazīstināja ar drogām, iegāja līdzi. Ar šitām te paciņā bija sarkanā krāsa. Pirmo reizi man nokrāsoja ar sarkano, jā, meitenes noteikti zinās šādas te paciņas krāsas, kas nāk ārā. Šķipsniņa, tad jau 2 šķipsniņas, tad 3 šķipsniņas, un tad jau visi gali sarkani. Viņi izmazgājās, un tad es paliku brūniem. Tā Renāte ieraudzīja kļūdu. Es nepaliku jau uzreiz brūniem. Es tagad skatos, es iegāju Draugiem LV, un es atradu, es galīgi aizmirsu. Man taču bija vēl tāds posms, jā, tie sarkanie izmazgājās. Mamma krāsoja melnas matus. Viņa atļāva no savas pāri palikušās krāsas man nokrāsot, un es galus krāsoju. Un es redzu pēc bildēm, ka 2 gadus es krāsoju tā galus. Un tā kā vairāk un vairāk melni bija tā. Tumša brūni ļauj nokrāsot visus, jā. Man nebija tā, ka man aizliedz ar matiem darīties, un diezgan brīvi bija. Tad rekur 2013. gads, tas būs gads, kad es uzskatu, ka tad sākās visi, jā. Lielās matu izdarības. Tā bildē tas bija mazliet nedaudz pirms iestāšanās tehnikumā. Pirms es sāku 1. kursā, jā, 28. augusts, jā, septembrī sākās skola. Šādiem te matiem viņi man bija toreiz jātie brūnē, tad man bija bišķiņ jau arī pabilināti gali, var redzēt, ka te ir gali bišķiņ izbilināti. Jo man vispār oriģināli ir Latvijas pelēkais, jā. Šis ir mans sākuma posms, sākuma punkts, jā, no kurienes viss sākās. Tad es ievācos kojā, sākās pārvērtība. Es gribēju nogriezt bišķiņ, tad es aizgāju pie frizieres, un man teica, jā, man bišķiņ nogriezīs galus, lai tā kā nebūtu sausai galu, un man nogriez reāli pusi nost. Un tā ir šī te bilde. Būtībā tagad šobrīd, kad man šitie jaunie mati, viņi ir gandrīz tikpat gari, kā bija pirms es vispār sāku kaut kā matiem darīt daudz. Tad reāli viņi tādi nogriez, ka var redzēt, nogriezt ir visi tie izbalināti, ja viņus visus izbalinātos nogriez. Es negribēju tik daudz, lai man griež nost. Iespējams, varbūt tāpēc man īsti nepatīk tagad pie frizieriem iet. Man nesaprat pareizi. Es gribēju bišķiņ, lai man nogriež tos sausos nost. Tad jau rekur septembra beigās sākam ritīgās pārmaiņas. Es atceros, ienāk stipendija, istabiņā meitenēm dzīvēm kopā, vai aiziet. Es gribu pilnībā izbalināt. Un tā bija pirmā reize, kad es pilnībā visus matus balināju. Pirmais ir lielais matu balinājums. Varnings, man tādi balinājumi reizes būs vēl daudz. Un nebija tās normālās otiņas nekur. Galvenais krāsu var nopirkt. Otiņu es nekur nevarēju nopirkt. Ko krāsoja? Man balināja matus. Parastāko krāsošanas otru, šī vēl ir laba. Man balināja ar tādu, kas ir tā pati lētākā. Nu jā, to es izdarīju pa nedēļu, aizbraucu mājās, brīvdienās braucu uz mājām. Mani ieraudzīja, es nedabūju pausu. Es saku, man bija tā brīva ar matiem, dari, ko gribu. Jā, bija tāds, interesanti, jā, jo viņi ir reāli pie saknēm, balti un pārējie bija riži. Decembrī atkal sāk palikt garlaicīgi, kaut ko vajag vairāk. Reku var redzēt, pamēģināju ar krepapīru krāsot. Jūs zināt, ka ar krepapīru var krāsot, man nav tā vairs krepapīru. Ļoti labi krāsojās samitrini, tikai ziniet to, ka tas krepapīrs ļoti grūti balinās ārā. Sevišķi, ja balināti tie mati, tad viņš riktīgi iēdās matos. Violets un sarkans ļoti ilgi, kamēr dabūju ārā no matiem. Es viņu pat nevarēju dabūt riktīgi. Tāpēc es pēc tam, ko es darīju, es tā pastaigāju līdz 14. gada martām, rekur es esmu nokrāsojusi sarkanus. Tas bija mans pirmais drosmīgais matu krāsojums. Es atceros pilnīgi, kas tas bija pa veikalu, kur mēs gājām. Pirto matu krāsu pretīm kojām bija veikals, un tur bija ļoti daudz matu krāsu. Tas bija kaut kas tā kā multi-luks, kaut kāds tiks praisnē, tad nebija. Kaut kāds zilganīgs logotips tam veikalam bija. Un es tiku pie sarkaniem matiem, un viņi bija ļoti tomātīgi sarkani, tāpēc, ka man bija riktīgi izbalināti. Sarkani, bet tādi oranžīgi sarkani. Aprīlī man nogrieza karē. Man bija karē. Ar griezumiem es neesmu baigi eksperimentēju. Vairāk ar krāsām es eksperimentēju. Jā, te var redzēt, te ir karē. Vēl pāris dienas vēlāk Renāta atkal nokrāso. Es tāpēc arī saskrīnoju ar tiem ierakstiem pie Instagram par tiem postiem, ka nesanāca kā ieplānot. Atceros, man nesanāca. Es negribēju viņus tik rozā. Es gribēju sarkanus, bet es negribēju rozā. Rekur ir pirmais rozā, kad parādās. Bet tas sanāca netīšām. Tā mēs ejam uz jūliju. Tumši brūni nokrāsoti, šokolādes brūni. Šeit mēs jau sākam balināt atkal. Augustā mēs
mēs jau balinam galus. Mēs mēģinām tikt atpakaļ pie blondiem, laikam tā izskatās. Decembrī mēs jau vairāk izbalinām, bet griezums ir tas pats. Viņš aug tur tālāk. Tas karē aug, neaiztieku garumu. 15. gada martā ir jau blondi. Es esmu tikus līdz blondiem atkal. Jā! Aprīlī rekur, galīgi blondi. Es esmu tikus līdz riktīgi blondiem. Tas ir tas pats griezums, kas ir izaudzis. 15. gada jūlijā es nopirku savus pirmos pieliekamos matus. Man viņi pat vēl joprojām tepat man ir uz sprādzītē, AliExpressā kaut kādi, tādi nav baigi labie, bet forši tā pamēģināt bijis, kur viņiem staigāja. Protams, vēl pie tiem pašiem blondiem, bet tam viņi arī kur es te krāsoju viņus, lai sakrīt ar pieliktajiem, viņi bija tādi medus blondus. Novembrī, kur jau atkal Renāta ir pamēģinājusi ar krēpapīru krāsot, tur var redzēt, ka tas ir krēpapīrs. Pārlecam 15. gada novembra, 16. gada jūniju. Renāts staigā ar blondiem, tad tas bija tāds Renāts blondā ēra. Vēl joprojām blondi, es biju arī pie friziera gājusi, lai man taisa viņus blondus. Pati tur paralēli blonds, vēl diezgan ilgi blonds. Un tad es nenoturēju. 17. gadā arī kur apakšā rakstīs tā Renāta, kuru pazinu agrāk. Feeling a little bit nostalgic. Violetos. Man krāsa atkal parādījās atpakaļ, tāpēc tas par to nostalģisko, ja. Reku var redzēt, ka Renāta sēžas kaut kādu zirdziņu. Tas man bija kaut kādā projektā, es tur piedalījos, man redzēja bildes, kas parādīja, ka es esmu radoša. Tas ar tiem krāsainiem matiem sēdējis tā zirdziņa. Man likās, ka tas ir ļoti, parādījis, ka es esmu ļoti radošs cilvēks. Tad man viņi uz februāra sākumu jau, protams, bija jau nomazgājušies. Tā bija reāli tā pati krāsa, kas man ir rozā, tikai tur viņa bija violetā. Nāca ārā, un tad es atkal pie blondiem nonācu. Man jā, diplomu darbu es rekur vēl aizstāvu ar blondiem matiem, un tad zingas nāk izlaidumi. Un es atceros, man gribējās kaut ko tādu ekstra. Man uzšuva svārkus, man tā uzšuva ļoti, man vēl prām tie svārki šeit. Es domāju, viņi man noteikti nedara šobrīd vairs. Arī var redzēt pēc sejas, jā, es esmu ļoti mainījusies. Es esmu bijis dažāda, es esmu bijis stieva, es esmu bijis rasna, es esmu bijis vidēji. Ļoti smuks, man šits ļoti patika. Krāsoju, es šito es pati nekrāsoju. Es nemācēju tā kā no to pārēju uztaisīt. Frizers man nokrāsoja. Tad es tādu laiciņu staigāju, jā. Tad es arī kādā brīdī piepinu bizītes ar dzīju. Sāku eksperimentēt, man sākā atkal apnikt tie violetie. Es piepinu ar dzīju. Man tie zilgan violeti izlaidumu mati, viņi sāka balēt. Tad es viņus nokrāsoju zilus. Tad man bija zilus, man ļoti patika tas tonis. Man ļoti patika tas tonis. Tas tonis bija tāds bagātīgi zils. Un tad man tas tonis, man tur kaut kas sāka apnikt atkal, un tad es nogriežu čolku. Čolka, man liekas, ir viss sliktākais, ko var izdarīt. Ja gribās kaut ko izmainīt, tad, čolka būs tagad pēdējais, ko es griezīšu, jo, man čolka nepēstā. Tad vispār kaut kāds švam izskatās uz galvu. Un kā jums liekas, ko es tālāk darīju? Pareizi, es atgriezos atkal pie blondā. Ja tas mums bija oktobris, decembrī es jau esmu blonda atkal, ja? Janvārī es atkal esmu violeta. Februārī es esmu 18. gadā violeta. Tur bija šāda lēkāšana sanāca. Renāta nevarēja saprast, ko viņi grib. Un tad gan es atceros, ka es no tā violetā, es nevarēju no tā violetā tikt vaļā, kur ir bilde, kad man ir tāda zaļganīgi, mintīgi. Tāpēc, ka es nevarēju viņus izbalināt. Mazliet jāiejaucās, kāpēc viņus nevarēja izbalināt un kāpēc pēkšņi violetā, ja visu laiku balēja ārā, jā, kāpēc tagad viņi nenāk, tāpēc, ka šī bija cita violetā krāsa. Renāta krāsot uz violetos, tad izmazgājas, tad man bija tāds, besi ārā, ka viņi mazgājās ārā, man vajag tādu, kura nemazgāsies ārā. Un tad es atceros Majoros Jonsels, bet tāds, es nezinu tagad vai vēl ir, tāds friziertus veikals, un es iegāju, saku, man vajag violeto krāsu, kas nemazgāsies ārā. Un viņi man iedeva. Es vienu buņģinu tur izkrāsoju, toreiz man viena vēl šitā stāv, viņi reāli ir nemazgājas ārā. Es apstiprinu. Tie, kas krāsoja tādās krāsās, jūs noteikti zinat, ka violeta ir tā pigments tur apakšā visādi. Paliek. Nevar no viņa tikt vaļā, jā. Zaļi, tā kā zaļi man arī bijuši. Tad beidzot man izbalināja, es tiku vaļā, jā, no tā zaļā. Un toreiz bija grūti, jā, tikt vaļā, tu man frizieru gāju. Un pasies kādi blondi, man ir, būtībā balti bijuši. Šitā ļoti skaisti, ļoti smuki. Un tad man atkal apnīks, te sāku bizītes pīt klāt. Un tad man, jā, atkal apnīks. Davai, krāsējām atpakaļ violeto. Tikai tagad pusi. Nokrāsējām pusi violetas, pusi atstājām blondu. Jo šis video reāli būs garš. Es nezinu, jūs vēl te esat. Es esmu. Ierakstiet komentāros, esmu šeit. Tas bija jāpastāst. Un mēs vēl staigājam ar to pusi, jā. Septembrī es vēl tādu staigāju, ko pēc bildēm var redzēt. Un tad es atkal balināju. Tad es sapratu, ka es gribu citu kaut ko februārī, 19. gadā februārī. Un tad man staigāja ar tiem blondiem, un tad es tos blondos nokrāsoju tādos rozīgi, rozgoldīgā tādā tonī. Es atceros tādu krāsoju, tādu laiciņu, un man ļoti patika. Jūs vienkārši pasieties, šitam vispār te tā saulē. Februāri 19. gada vienkārši tik smuki. Tā saule uzspīdējuši, tā ļoti skaisti, bet arī komentāri. Tie mati,
tik burvīgi izskatīja. Bet te, reku var redzēt, sāk griezums palikt īsāks. Es sāku griezt pati sev. Rekur ir aprīlis 19. gadā, es sev nogriezu vēl īsākus. Jūnijas 19. gada arī vēl īsākus. 19. gada 20. jūnijas man bija riži. Tur visu tā lēkāšana bija. Un pēc tās visas tās lēkāšanas, kad es nokrāsoju tos rižos, es jūtu, jā, tas ir mans. Tik ir laba, forša sajūta. Nu, sanāk, tas viss iepriekšējās reizes tā kā meklējos, tā kā kaķeni kaut ko. Un ļoti smuki tas rižīgais man ļoti patika. Es pierakstījusi jāaprakstā, ka paldies par komplimentiem. Love, jā. Redzēsim, uz cik ilgu laiku būs. Un bija uz diezgan ilgu laiku. Rižais bija viens no ilgākajiem, bet nu te arī rekur skatāmies, jā. Paveidi sākās. Tas rižais viņš nāca ārā, mazgājās, jā. Augustā nokrāsoju tādus sarkanīgi rižīgus. Es gribēju rižos, bet man cits tonis tur paņēmās, nebija tas, jā. Tad man tas apnika. Rekur jau septembrī sāku balinātāju likt matos. Man liekas, ka rekur ir vēl projām, es arī te kaut ko apgriezu, bišķiņu var redzēt ir īsāks, bet tad gan es vairs negriezu. 19. gada novembris vienkārši krāsoju, kur rišs atkal ir. Oranžie mati pabalināju bišķiņu oranžiem, tos galus, bet tagad mēs turamies pie oranžā, ja? Pie tā rižā. Pabalināju galus, atkal nokrāsoju rižus, bet nu jau bišķiņu citādākā tonī, bet nu tie paši riži. Tad man tie rižē, viņi mazgājās ārā, protams, jā. Un tad es atkal viņus nokrāsoju rīžus, turamies vēl projām pie rīžā. 20. gada marts rižais arī bišķiņ mazgājas ārā, viņš pabal. 20. gada jūnijas es atkal nokrāsoju to rīžu, un viņš nāk ārā, mēs turamies pie rīžā, tad pārvācos, no Jūrmalas pārvācos uz šejieni. Un tad es par matiem bišķiņu aizmirstu. Tas rižais viņš arī iznāk ārā, garums aug. Te es, var redzēt, es esmu dažādas izmēros bijusi atkal. Te es laikam atkal mašīnu dabūju, pie mašīnas tiku. Matus laikam nokrāsoju rižīgus, jā. Tad es bišķiņu arī pabalināju, kur es tā kuldīgā esmu 21. gada 4. septembrī. Vilkus balts biks, ļoti drosmīgi. Galdi bišķiņu pabalināti. Šeit es esmu oktobrī, te jau es esmu vispārīgi, kas man vedrā ir maziņš bērniņš. Gaidu mazu brīnumiņu. Un te notiek tā, kad ziniet, kad gaida bērniņu, viss kaut kas mainās, un tie mati vienkārši tā sāka augt. Viņi nereāli sāka augt. Labi, šajā bildē pieliktie, bet manēji arī bija ļoti gari, ļoti atauga. Viņi bija diezgan tādā dabīgā tonī. Tad viņi piedzima, un tad sāk viss iet atkal uz slikto pusi. Un tad man apnika. Gribēju kaut ko citu, negribēju griezt, negribēju baigt tur balnā krāsu. Galīgi drastiski ties paņem to krāsu, kas man bija zilā krāsa mājās. Tie mati viņi bija man tad kā mazi matiņi bija, man kaut kas bija nolūzis, un viņi baigi neforši bija. Tad es viņus apgriezu un nokrāsoju tumši brūnus. Te es atkal sāku iet apakaļ visā tajā krāsošanā. Jā, tā, kad es mazo gaidīju, baigi nekrāsoju daudz. Taigāju šitiem tumšajiem, tad man bija tie pieliekamie mati, kurus nopirka eBayā, kurus varēja krāsot, kas bija tā kā, šie kapsuli. Es nokrāsoju tumšus, tad es ar tos pieliku, tad pastaigāju, un tad es sāku uz balināšanu atkal iet. Tad es izbalināju tā kā te priekšā bija modē tās priekšējās čipsnes blondas, un tad es tā kā šeit apakšu, un tad sāku arvien vairāk. Te bija, ka es atkal izbalināju. Ātrākā balināšana, ja mēs atgriežamies pie balināšanas, viss notiek apakaļ. Es rītīgi izbalināju, un tad bija nokrāsots gaiši rozā, pie saknēm dzeltenus galus nokrāsoju. Un tad vienā vasarā nogrieza īsus atkal. Īsus, mēs atkal griežamies īsiem un rižiem. Rižais man ļoti patika, tāpēc bija arī rižs, vēl joprojām rižs. Tad notika tas. Es atgriezos, tā kā toreiz pašai sākumā netīšām sanāca rozā, bet es speciāli atgriezos pie rozām. Tad tam laikam ejot, jā, mēs ejam uz priekšu, tas rozā pabalt, kā nokrāsoja, rozā nomazgājās, es viņu nokrāsoju. Vislāk esmu starp diviem toņiem, jo tam rozā viņam ir divi toņi. Viņam ir pink pizēs un ir arī magenta. Un es krāsoju ar vienu, tad ar otru, un tad es esmu nonākusi pie tā, ka man ļoti patīk, kad sajauc abus divus toņus kopā. Tad atkal pabalu nokrāsoju, nesenākais bija bizītes. Es tā kā meklēju, skatījos, kurus varētu piepīt, esmu varētu uzpīt, un tad es arī dredus atkal piepinu klāt. Jā, man bija dredi. Es tos piepinu klāt vienā brīdī. Es meklēju, ka dredus varētu, jā, bet tad man Instagrams pēkšņi parādīja, ka ir meitene, kas meklē, viņai sekoja, Laumē, viņa sekoja Instagramā, un tad man parādīja, ka viņa meklē modeli bizītēm, piepīšanai. Un man tāds davai. Komplekss būtu tas, kas viņai tur ir uz vietas, varbūt sajiet tur tā krāsa, un reāli sagāja ļoti tieši mans tonis, tur viņai rozā un zaļie bizītes un lokas, un ļoti smuki. Man tādi komplimenti bija. Šausmīgi patika. Jā, nostaigāju es pilnu mēnesi. Bija grūti pierast, jo tā kā ir tas apjoms pie galvas, tu guli, tev tā kā spiež. Pirmā nedēļa bija rītīgi grūta, bet pēc tam jau palika vieglāk, un tad jau bija
bija normāli. Un arī pēc tam jau bija žēl ņemt nost, tāpēc, ka, tik ilgi nostaigāts un tā. Tad es arī nevarēju dabūt nost, par nekur neesmu likusi, kur tā būs, kā es ņēmu nost. Nebija tik viegli, tā, ka viņa pina klāt, es neredzēju, ka viņa pina tā kā piepina klāt ar vēl vienu papildus matu klāt. Tas nebija ar manu. Tad es ņēmu nost, man bija tāds pagaid, viņa piepinus ar manu, tas sanāk, man mans ir jāgriež, un tāds, labi, davai nogriežam. Pēc tam sapratu, nē, ka tas ir tā kā piepītais, bet ļoti labi bija satīts. Ja man nebūtu tas gabaliņš tur attaudzis un nebūtu sapiņkājušies tie loku gali, it kā tos loku galus, es viņus varēju pārtaisīt pat dredēm, man tāds, gribas atkal kaut ko jaunu. Ņēmu visu ārā, bez savējā palīdzības nebūtu izņēmusi, bija grūti izņemt vienai pašai. Ļoti labi bija sapīts iekšā. Katru vakaru es gāju gulēt ar sapītiem matiem, viņi tur baigi daudz nesapiņkājās, un tad es reizēs sapinu visus vaļā lokas bizēs, tad atpinu atpakaļ, vaļā, tāds pārmaiņas bišķiņu uztaisīju. Es ļoti maz samaksāju, man liekas 50 eiro. Tāpēc, ka es biju kā modeli, un ja tas bija mācību ietvaros, atradāmies ārā, ārpēc atkal, cik man likās, man ir maz matu uz galvas. Un manies tā kā griezi, tur nosto papildus piepīto matu, viņš arī netīšām nogriez manu matu, un tad man ir dažas šķipsnes vēl prom īsas. Jā, viss bija diezgan nesen, 9. marts, šos filmēju 16. maijs, salīdzinoši nesen tas bija ļoti forši, es iesaku, pamostos un visu tu jau vari iet. Arī atgriezos pie tiem saviem, un tad es nokrāsoju tajā pink bizēs, tornis, viņš man šīs nepatīk, bet šeit viņš ļoti smuki iedarējās šajā mējā Polijas koncerta outfitā. Bija ļoti, ļoti skaisti, man nadziņas uztaisīs to Polijas koncertu. Paldies Beatrisai, un tur, kur es eju, man te bija vesels sērijas ar gatavošanos, un es te kaut ko ielikšu, kaut kādus kadrus, bet vispār es gribu arī pilno video, tā kā vlogu es filmēju, neesmu ielikus no tās koncerta dienas. Tā meitene, kuras bija koncerts Polijā, tā ir youtubere, vācu youtubere, un rekomendācijas plakātīši stāv. Un čau Agnesē, ar kuru es biju tur, un viņas draugam mēs bijām kopā, reāli es biju būtībā pilnībā svešiem cilvēkiem kopā. Likās tā kā savējie, jau 100 gadus viņas pazīstu. Jā, šis bija mans gala luks. Nu, lūk, un tad atkal bišķi pamazgājā. Jaunākais. Nokrāsoju savus, un nokrāsoju veikos matus, nokrāsoju kapsulu matus. Ja tas stāstot, fonā es ielikšu šos video sērijas, kuras es ieliku TikTokā, bet noskatīties bez manas vāveļošanas šīs te virsū, citu vāveļošanu. Kā es nonācu pie vēlmi, ir pieaudzēt matus, garākus matus, ne baigi garus, bet tā kā bišķiņ, ka var redzēt, ka pielikt. Tomēr, gribās, bet, gribās tā, lai riktīgi, lai reāli smuki, bet, gribās arī, lai lētāk, tāpēc, ka jā, mēs zinām, ka pieaudzētie mati ir dārgi. Un tad atkal tā lauma, tā meitene, kas man vizes pina iekšā, viņai Instagramā atkal parādās video, kur viņa ir pieaudzējusi matus, viņa pieaudzēja matus, ne tikai piepina. Man tāds, bet varbūt viņai uzrakstīt, cik tas izmaksā pie viņas. Viņa uzrakstīja, šībā, protams, kādu par tie mati un tā, bet viņai tāds, tu meklē pērles, ja tu atrodi pašus matus, es tev varu viņus pielikt. Man tāds, man acis iedegās, aiziet. Un tad es tajā pašā vakarā iegāju, es skatījos gan Vintedā matus, gan Andalē matus, atradu Andalē matus, vienu komplektu pa 25 eiro. Viņa uzrakstīja, ka man ir vajadzīgas plus-mínus 120 kapsulas uz visu galvu. Es meklēju un es atradu, viens komplekts pa 25 eiro, kas likās šausmīgi lēti un bildē viņš izskatījās slikti. Viņš dzīvē atnāca labāks, nekā viņš bildē izskatījās, nofočēt ir grūti. Un tad otrs komplekts, kas bildē izskatījās labāks, bet dzīvē viņš ir sliktāks. Kapsulas, kāds dīvaini pārkapsulēts. Tā lietotie mati, viņi bija pārkapsulētas, nozīmē, ka tās kapsuliņas jaunas tiek ieliktas, iepriekšējais nogrieztas un tad jaunas iekapsulētas. Un tas, vienam komplektam tā kapsulēšana nebija baigi labā tur veikta. Ka es paņēmu tur tos matiņus, un es domāju, es vienkārši tur tā pārlikšu smuki buntītās, tur tos matiņus tā bija iznākuši, un tad es tā kā atdalu viņus, un tad es velku ļoti viegli ar pirkstiem cauri, un tad vienkārši nāk mati ārā. Nāk ārā. Jā, lūk, man ir mati. Ja tāds, ka tev pašai būs jānokrāso. Es ņēmu un krāsoju. Jaucu abas divas toņus kopā, jo man ļoti patīk, kā tas tonis izskatās. Krāsošana. Ak, Dievs, un zini, kas ir tagad, es saprotu, ka man taču tagad mati būs jākrāso. Tagad es viņas gribēšu, kā tā profilaksijā. Man vajadzēs atkal nokrāsot, tāpēc, ka es viņas tagad vēl neesmu mazgājis, diezgan svaigi pieaudzēt. Tā krāsa ļoti nāk nost arī, vienkārši no maniem matiem. Un tā krāsošana bija ļoti liels čokars. Labi, pati ne krāsošana, vairāk tā mazgāšana. Labi, arī tā krāsošana, tu krāso, tev jākrāsoja pat 5 kapsulām es salieku un tad es krāsoju. Apgriežu otrādāk, kā nokrāsoju un tad cauri visam tā izbužinu, lai cauri visur krāsa ir. Kas ir ļoti labi, kas tā darīja, jo es ļoti labi viņa teica, ka es esmu nokrāsojis. Tas ir super. Bet tā mazgāšana. Labi, ka man dušai tāda roka tur 5 kapsulām, tu liec mazgāt, sākumā mazgāt par komplektu. Tu nevari izmazgāt visu krāsu normāli, tur paliek tā kā tik un tā iekšā. Tad jāņem ir par tām 5 kapsulām. Tad es ņemu par tām 5, paņem 5, nomazgāju, izspēļu pakarinu uz vannas istabā dušas rokturā. Pēc tam ņem nākamo. Un tāpēc tam tos visu izmazgāto komplektu es nesu uz guļamistabā.
istabu, gultas izklāju dvieli un kārtoju pa vienai kapsuliņai, viņš žūst. Un nedariet uz gultas, nelieciet, ja jums ir suns. Reāli krāsošanā man aizgāja kaut pusotru stundu, plus pēc tam izmazgāt visu pusotru stundu. Tas nav tā, ka savs, ka tu vienkārši ātri izmazgā un viss. Tas bija, ka viņi bija atsevišķi no manas galvas domas, tagad būtu ātrāk. Tik un tā būs tā jādara, tāpēc, ka man viņi būs jāņem ārā un tad viņus atkal pārkapsulēs. Ka viņi jāliek iekšā būs pirms tam liks iekšā, tā viņi būs jānokrāso. Es iebarzusies. Pagaidām ir skaisti, parādīšu. Pēdējais stāsts. Man bija jāskrien prom, es tos matus nokrāsoju, izmazgāju, nolieku uz gultas un jāskrien prom, es nāk apakaļ, man saka, Rikīts, virsū, uzliec uz matiem, pakārpījies. Un tur vēl mučkulī tie mati man tāds. Un es, nopietni. Bet nē, viss kārtībā. Likās, ka viena kapsula būs beigta, bet nē, visam viss ir kārtībā. Izķemmēju, iztaisnoju, viss kārtībā. Pienāca pieaudzēšanas diena un man bija laiks doties pie frizēras, sarunāts ir laiks, kad es esmu, kad es ierodos. Bija gatava tām pārvērtībām. Man bija bail, es biju satraukusies. Tā kā man nav nekas tāds, riktīgi pieaudzēs, tikai tie pielikamies uz sprādzītājiem. Es vēl nebiju tos matus pielikusi pie saviem matiem. Es biju nokrāsojis, bet man nebija laiks, tur nebija pielikusi. Tur pie frizēras sasot pieliku pie maniem matiem un sapratām, ka reāli sakrīt. Tonis vienkārši perfekti sakrīt. Sākās pieaudzēšana. Pieaudzēju pirmo rindu, es jau jūtos skaista, es jau jūtos fantastiski. Ļoti maģija tā ir kaut kāda, kā līdz ar ko pirmā garā rinda jau klāt tur pieaudzēja. Bija laiks skatīties spogulī un mani bija gatavi. Jūs esat gatavi redzēt. 13. gadā es sāku krāsot, griezt. Tagad ir pagājuši cik gadi, jā, ir 2026. 13 gadus es krāsoju. Es čakarēju matus. Jā? Mēs nonākam pie šī. Un šī ir mani līdz šim mīļākie mati. Karaliene. Šausmīgi patīk. Es jūtos kā kaut kāda nāriņa. Ariela. Galvenais jautājums. Cik tad šīs izmaksāja, vai ne? Matemāti. Paši mati. 25 plus 35. Bet plus vēl katram par sūtīšanu. 27 plus 37. Krāsa. Man bija 3 paciņas ar krāsu, plus man viena bija mājā. Es rēķināšu tikai tās, kas es nopirku. 3 krāsas, katra bija pa 6 eiro. Nē, 6 ir kaut kāds 7. Rēķināsim 7. 1 plus 50. 135 eiro. Es samaksāju 135 eiro. Un zini, kas ir kā jau ar tiem matiem, ko viņi tad tur man krāsot un vispārējās, tie būtu kaut kādi 20, 250, 300 eiro, jā. Es ietaupīju 135 samaksāju. Višķiņu smadzenēm ir vieglāk, tāpēc, ka es pa daļām, tad es krāsu, tad es matus vienus, tad es otrus, tad tā pieaudzēšana, kas bija likās tā kā visvairāk, bet, tik un tā, savācās jau visu kopā 135, bet ja man būtu kā uzreiz jāsamaksā, man tas liktos dārgāk. Bet ja tā padomā, atkal tas čakars bija milzīgs. Nokrāsošana, izmazgāšana bija čakarīgi. Bet es saprotu arī, kāpēc prasa tādas naudas. Protams, mēs riktīgi riskējam ar to, ka mēs līdz pat tai pašai pieaudzēšanas dienai nezinājām, kas tur īsti ar tiem matiem ir, tā kā vai viņi piekusīs tur kaut kur sakusīs klāt vai ne, bet ļoti labi mati forši. Jā, viens komplekts nav tā kā diezko labi pārkapsulēts, nav tā, ka krīt ārā. Labi, es vienu dienu parāvu netīšām. Tur bija tās kapsulas vienam komplektam, un viņas bija ļoti maziņas, un tāpēc kā lielas. Viena ļoti maziņā, es viņu netīšām izrāvu. Ierodu pie gariem matiem, vizuāli iztos reāli slaidāka. Tas ir tāds, ko esmu bijuši uzādusi šobrīd, kā jūs redzējat, es esmu dažādi bijusi, un šobrīd mans ir dzīves ne īsti tievākais posms, kā ir tā jādzīvo. Jā, 135 eiro. Tas bija tas, ko daudz prasīja. Lūk, es atbildēju 135 eiro. Nākamais, ko es gribu vēl jums pateikt pat par tiem matiem, tur skatos, es tur pieaudzēju matus, cik skaisti, cik forši. Un viss beidzās. Es gribu pateikt, pastāstīt, kāda ir sajūta ar viņiem. Man ir tagad laiciņš pagājis, kopš viņi ir pieaudzēti. Jā, es ieliku video par to pieaudzēšanu pēdējo daļu no TikTokā. Burtiski vakars pieaudzēt man ir kādu laiciņu. Tas, ka viņi ir tā, ka man pieaudzēja, smuki tur visu iztaisno saķemē, gāju ārā, skaista, ļoti forši, pārliecināta. Tagad man tā bišķi nepārliecība. Kā es guļu, un tur mati saguļās. Un tā, kad es tagad, pamostos, ja es pagriezīšos, tur aizmugurē var redzēt kapsulas, montējot, es pastīšos. Bet tās kapsulas var redzēt, mati kā saguļās, tā ieguļās, un es jau viņus katru dienu netaisnoju un netaisnošu. Tomēr es negribu galīgi bez saviem matiem palikt. Kaut gan es tagad neredzu, kur ir ne mani mati, ir ne pieaudzētāji, jo ļoti labi sakrīt krāsa. Un arī tas, ka ļoti sapludinās tie mani mākslīgajiem. Es vienmēr arī baidījos, ka ja pieaudzēšu tādus, tad ir, zin kā, ka tas, ka var redzēt riktīgi, kad ir, kur ir savi un kur ir pieaudzēti. Šis ir tas pirmais, kas man tagad tāds, kā ko darīt. Viņi teica, ka pieaudzēti diezgan augstu tūlu, viņi ir laika, viņi paaugstēs un viņi tikai zemāk būs. Varbūt ņemt tur rindu nost. Varbūt, man cita arī ir, ka tagad laivā es te biju vienu brīdi, man
uzrakstīt, ka tā ir, tā vienkārši ir, kad, nu, tad, protams, ka tie savi tev tur saguļās kaut ko, viņi vienkārši katru dienu ir jātaisno bez maz vai. Vēl viens lieta, viņi visu laiku lien atpakaļ pa tām savām kapsuliņām, šķipsniņām, bez maz ir jāstaigā visu laiku ar ķemi. Tu vēl snāk šitā dēļ ar ķemi un jā, un šito galu dēļ, kā viņi visu laiku lien pa tām savām šķipsnām atpakaļ. Mazgājusi es vēl viņus neesmu, man ir bailes mazgāt. Pirmkārt, tas, ka tā krāsa nāks ārā, jā, to es jau zinu, ko jākrāso. Noteikti, kamēr būs man iekšā arī būs viena reize jākrāso, gan jau. Jā, kā tur tie mati uzudīsies, cik viņi būs tas labi. Tā kā mazgāju, es nezinu, jūs zināt, man teica, lai es sapinu viņus, un es mazgāju no galvu uz leju, jāmazgāju kā ir kā stāvot. Man nepatīk, ka tad dibenā, lai tie mati, kad izmazgā matus. Jāmazgāju viņi ir ar sapīti, izmazgāju galvas ādu, un tad šito to vienkārši izskalo to bijis. Es esmu ļoti priecīgs. Es laikam skatos tajā ekrāniņā, nevis šitien, skaties droši vien kaut kur citur. Gribēs arī salakot, kā iztīsies, ka ir salakot. Man drīz jābrauc dziedāt dziesmu, tad es arī gribētu salakot. Pasīties, kā izskatīsies, kad viņi ir salakot. Tagad jau arī var redzēt tādu ielakojušos no tās bizes, jo vēl viens es guļu arī ar bizi, lai viņi iespējas mazāk piņķerējās. Noslēguma vārdi riskē. Vai es ietaupīju naudu? Jā, es ietaupīju naudu, bet es ļoti nočakarējos, bet es riskēju, un man paveicās ar tiem matiem. Var meklēt, jā, andalēs, mandalēs, vintados un tā tālāk, lietotus, pārkapsulētus, varbūt lietotus, un tev būs jānes pašai pārkapsulēt, pašai. Jā, riskē, jo kas neriskē, tas nedzer šampanieti, vai ne? Pieaudzējumiem matiem riskē ar metodi, riskē ar krāsu, ka mēģini. Tikai, protams, ja tev vecums tāds, kad varbūt tur mamma neatļauj. Vēl saskaņot, jā, lai galīgs to nepainojās, bet vispār, ja tev ir iespēja reāli riskē, es gribu kādu gadu saņemties un vispār matus nogriezt uz nulli. Parūks man ir, vispār arī parūku kolekcijas varu parādīt jums. Mēģini, kad tad vēl, ja nu tagad, man negribētu vēl dažādos krāsās matus. Tas nākotnē, bet jau ir bijis ļoti bagātīgi pieredzīta. Paldies, ka tu noskatījies, tu raksti komentārā, ko tu gribētu vēl redzēt no manis. Man jau ir pāris idejas, ko es gribētu, nu tāds video, kurus agrāk es skatījusies, ko citi darīju, un es pat to reizēm arī uztaisīju, bet man tagad liekas, ka būtu forši, ja es to uztaisītu. Tiekamies citā video, citā YouTube video. Man patīk šis formāts, patīk, es varu gari parunāt. Ieraksti, cik tu tējas krūzes izdzēri un cik tu maizītes apēdi. Tiekamies!